bija 10. Maijs 47. gadā, kad jau es sāku grupas vadīt. Jauniešiem gribējās kaut ko, kaut kāds izklaids gribējās. Sadabojam kaut kur velospēdus. Pirmā grupa bija 10 cilvēku, un sākam braukt ar velospēdiem. Mums tās skaistākās vietas apkārtnē jau ir Sabils puses uz Abavas senvejas krāsas tur. Un tad tie 60 gadi, kas tika atzīmēti, tie arī, laikam, 9. maijā tieši tie datumi, lai sakrist, tā atzīmēja. Šogad mums bija citi braucieni, tagad jau mēs tās ekskursijas vairāk pensionāriem būda ar autobusiem. Tagad ir pavisam citādi apstākļi. Vienīgais aiz Baikalu, tālāk Kamčatka neesmu bijis. Pārējie kalni jau būtu gandrīz viss izceļoti. Kaukazā ir katrā ielējā gandrīz visas tās mazās Kaukazas tautiņas. Tur karačājevieši, čerkesi, osetīni, balkāri, svani, tie visi ir apciemoti. Ne tikai vienā sezonā, gan arī pie katras tās tautiņas vienā kalna ielējā vai aizā, kā viņas tur sauc. Tur dzīvo viena tā mazā tautiņa, un pie to gan arī ir pavadīts viens atvaļinājums. Kaukās jau ļoti atmiņā palicis. Piemēram, viens pārgājiens no Klintiem, mēs nokāpām lejā, tālāk bija Purvs. No turienes mēs gribējām, šķērsojot gar vienu malu to Purvu, iziet ārā uz vienu nelielu ceļu, ka varētu tikt atkal uz kaut kādu apdzīvoto vietu. Par to Purvu iznāca, mēs 16 stundas no vietas gājām par to Purvu. Vienkārši bez spēka bija, no Purva laukā netika. Vienkārši palika tai Purvā, noklāja telti. Protams, jo gulošana viss ir teltīs, nekādās tādās turbāzēs, es neesmu tādās bijis. Vienkārši noklāja to. Plējās abilijas, ko klājas pa teltīm. Tai Purvā aizmigt tūlīt un pamostās iegrinuši. Man patīk Dagestāna. Atkal tur daudz tautiņas, dažādas valodas. Tur runā ārkārtīgi tādi pretimnākoši laipni, izpalīdzīgi. Vispār, kad es tur pats tikējos pa saviem maršrutiem, pats sastādu maršrutu, ka es tur sastādīju maršrutu un teicu, ka braucu uz Dagestānu, man baidīja. Tā esot neaprēķinām tauta, tur maz tautiņas, bet kopumā Dagestāna. Neaprēķinām cilvēki, tie labāk, lai tur nelaižās. To es negaidīju, kā tur bija mums. Mums jau pirmajā dienā saņēma, ka mēs iebraucam. Tur mēs vienā rūpnicā bijām iegājuši. Tas direktora vietnieks uzreiz mūs sagaidīja, piesēdināja pie galda. Un viņš pats mums atnes milzīgi lielo tādu vīnu pudeli, tādu plašu. Viņš teica, viņš mazliet izies, lai mēs to vīnu tādu seram. Par to mēs varam iedzērt, tur nemaz nebija prātā ar tā daudz. Viņš aizgājis, bija pasūtījis priekš mums pusdienas. Tad viņš prasīja, kas mums interesē, izstāstīja par savu tautiņu, viņš lesgīnas pēc tautības bija, izstāstīja par lesgīnu dzīvi, par tām tradīcijām. Tad, vārds sakot, tāda uzņemšana, tas bija pilnīgi pretēji nekā mums stāstīja, kad neaprēķināt cilvēku. Piemēram, mēs vienā vietā aizbraucam Tabasāri ar mazo vietēju autobusiņu. Tagad mēs no turien brauksim atpakaļ
uz lielāku centru, no kurien sakot radikālie gājieni un braucieni tur. Tad tai autobusiņi, nu, kas tur pa autobus, man vienkārši tā pieturs, ja tāda vietiņa, tur tas atnāk autobusiņš, pienāk un kā tiet, tad tur tāds priekšnieks ir viens, kas tur kārto tur lietas pat pārvar biļetes. Redzot, ka mēs tur esam ar lielām mugursomām ceļotāji, autobusiņš maziņš, vietas jau nav visiem, braucēji daudz, viņš lika pārējiem visiem atbrīvot mums vietas, lai mums būtu kur sēdēt. Tieši, nu, mēs tam nepiekritām, mēs arī tās sievietes, atpiecējās augšā. Tad bija tā, ka mēs sēdējām un ņēma tās sievietes klēpiem uz mugursomām un tā. Un es tos vārdus atceros, ko viņš teica. Viņš teica, nu, kaukāzieši vispār ir pazīstami kā viesmīlīgi cilvēki. Nu, tā, kā teikt. Viņš teica, bet, nu, dagestānieši, viņš teica, ir īpaši tā viesmīlīgi. Bet sevišķi tabasārieši. Nu, tas ir tur, ko viņš atsaka, tas teiciens tāds viņam ir. Nu, tik tiešām to izjūt. Tādu globus es izdomāju, tādu mazu pulciņu, kur mēs ņemam pakāpeniski dažādas valsts, ne tā kaut kur pa kārtai, bet vienalga, vai Dienvidamerika tā ir, vai tās ir Āzijas valsts, vai tas ir tepat Eiropā, vai kaut kā ņem valsts, un tad, nu, cilvēki dod iespēju par to valsti, ko, nu, katrs zina, kaut nav bijuši, bet meklē, teiksim, kaut kur materiāls. Nevienmēr, ja, nu, teiksim, kaut kas varbūt kādam, nu, šī gadījumā neinteresē daudz par to valstu, vai pat, nu, kaut kas tā. Tad vismaz tā pensionārija un tā pulcēšanās, tas ir kā visiem, vai ne, vai tie ir groziņpinai, vai tie ir šuvai vai aditai, vai kāds kopā ir, tā viņš ir visā valstī, dāmu klubiņi, kas aiziet, vai ne, nu ir kopā, var izpļāpāties un visu kaut ko. Es visu mūžu esmu devis cilvēkiem maršruts, vai tie bija padomu laika, vai kā, tas ir neatkarīgi no varām un no valdībām. Cilvēki, kas kaut kur gribēja braukt. Protams, uz ārzemēm jau toreiz nebrauc, jūs jau zinu. Atsevišķi kādi cilvēki, tur bija kāda kultūras darbinieku grupiņa, tad viņas kādreiz apvienojā kaut kādu maskaviešiem vai no baltkrieviem, tā kopīgi grupiņā kaut kur palaida. Nu, tādā veidā esam diezgan daudz ceļojuši.